Jūs man tagad demonstrēsiet. Lūdzu, Gambit. Stonis. Kam? Man jau nevarēs biedāt. Mākslīgās dienas rītdien. Ar balsskaitēm. Jā? Ar ceturtu? Jā. Vēlos. Tagad... Jā, jā. Ar tādiem kadriem es neapsoju. Nevar. Nu, ko tu te atnāci? Nu, piemēram, es jau tā nevarēs. Dzievi, kā tev stāv. Dzievi. Man slāp likt. Nē, nedrīkst. Kājām vispār jābūt ir? Un vienai no viņām jābūt kreisajai, un otrajai labajai. Laikam ir. Abas kreisās. Abas kreisās? Nu labi. Viens jau dejo. Vispār, es teikšu, tā diezgan līdzīgi rīdziniekiem. Stipri. Bet par tām kājām ir jācīnās vēl. Vai tu iedod viņam balečīviņas? Jā. Atnesēt balečīviņas. Vai Madienas kultūras namā ir kāds mūzikas instruments vai kāda kase? Ir tāda maza kase. Vienreiz bija. Kāds, lai jūs kādreiz bija? Neviens. Nu, vēl ātrāk, kas te komisija izsēdēties ar Komisija nav. Klavieris. Mums vēl gaida kaimiņu sāģā. Mūziku vajag. Ātrāk, jā. Kā lai var pateikt? Noiet tu lejā. Extra brilliant to fit in the world. Labi. Tagad tā. Tā. Neosti. Protams, ka nav parošai. Jūs visi, protams, būs pudelē. Ja? Tā iepūšat visi kopā reizē. Paulu galveno kapelmēs, tad viņš rādīs, ja? Tā kā viņš rādīs, tad visi pūšiet pudelē. Lūdzu? Tā kā pūš, lai skan. Ja? Jā. Lūdzu? 2, 3. Pērk.
lai viņi parādītu savu skaņojumu izjūtu, no šīm 4 pudelēm izveidot saskanīgu akordu. Bet tukšs jau nekas neskan. Ja, tā ir modernā 20. gadsimta mūzika! Vakar visiem, un vairāk kā skaidrs, ka vakars ir izdevies, viss ir lustīgi, tā tālāk un joprojām. Tieši tāpēc atrodos šeit es, un es šeit, diemžēl vai nediemžēl, kalpoju kā tulks. Es jums gribētu piedāvāt, es teikšu, ļoti pazīstams draugs jums visiem, ļoti pazīstams personas jums visiem, un tie ir pilsoņi no Pilvas, tie ir pilsoņi no Igaunijas. Ok, tātad varbūt lūksim viņus uz skatuves. Tātad kolēģi sasveicinājās. Kā tūks es jums šeit kalpoju? Так вот, в нашем грамматическом театре есть один человек, но он работает полицейский. Может, а вечерами приходит и актером притворяется. Ir arī viņa kolektīvā ir acīm redzot policists, kas ir ļoti labs aktieris. Один раз ему начальник говорит: слушай, завтра у нас будет операция, начинать будет в 11:48. Те, у кого электронные часы, столбик,
soldi per il rock del presto. Operācija sāksim rītdien 7:00, tiem ir elektroniskie, 11 elektroniskie pulksteņi. Tātad tas ir staviņš apgās, krēsliņš, spilventi, krēmeni, А вы знаете, как это молодец, у нас всякие работы, всякие зарабатывают. Но точно мы ни хрена не платим. И вот стоят на дороге, останавливают машины все время. У нас остановили машину, смотрит, все у него есть. Аптечка есть, магнитосинтез есть, страховка есть. Он спрашивает у собора, у тебя радио есть машина? Есть, он говорит, но включи музыку. Музыку включил полицейский. Спрашивает, что ты видишь станцию, деньги давай, деньги давай. Mēģināt šīs iztulkot, maksāts un nauda arī neizrāja. Tämä on sikkara tahtakikka pylo, takikka patliena, aktorpi vai krasti. А ты у нас такой актриса красивый. Днем работает хореографером, тот, который стригет волосы там. Приходит к нему два друга, Урмас и Тормас. Урмас заплатит, а Сельсин ему говорит, вам уши нужны. Уши нужны. А кресал женщине ему уши яда. Заплатит Урмас, он думает, я буду умнее. Говорит, уши, говорит Урмас, тебе нужны. Уши не нужны. А кресал и ты нужны. Ļausim mani atpūsties mūsu ciemiņiem. Reklāmas pauze! Ja jūs vēlaties iegādāties savu puslitru, to var izdarīt dimantos un kadikos. Klauvēt kā vienmēr! A čemu nas animajica вообще театр? Они поставляют спектакль. А что такое спектакль? Кто-то сидел, кто-то там написал. Актеры потом мучаются. Например, есть такой эпос в Эстонии, Калевин Уэкс, называется почти как Латвия. Кажется, смешно дёрно называется. Ну вот, у нас когда этот спектакль Калевин Уэкс, смешно дёрно, доставили. Нашли одного очень сильного актера. Он работает